Jūs arī esat sabiedrušies? Jā, sabiedrušies. Brīd arī. Pateicos. Ko tu neteiksi? Jāsaka, Augstākajā ministrijā vēstnieks brauc, arī mēģina organizēt tās valodas kursus. Tur var vieta. Tur ir viena vieta, un tur stūri arī var droši sēdēt. Labrīt, godātie kolēģi, labrīt, klātesošie, labrīt, jaunieši. Sākam juridiskās komisijas sēdi, bet pirms šīs te juridiskās komisijas sēdes es gribētu jūs iepazīstināt ar deputātiem, lai jums būtu priekšstats, kas šeit šodien ir ieradušies. Ungārija pārņēma Eiropas Savienības prezidentūru un vada šo 27 valstu savienību. Un līdz ar to mums ir iespēja šodien uzklausīt vēstnieku kungu par Ungārijas izvirzītajām prioritātēm. Ir ārlietas, kas ir starpvalstu sadarbība, šīm lietām ir saturs, par ko runā, tad ir forma par to, ka, piemēram, divas dažādas ārvalstu amatpersonas satiekās, piemēram, Saeimas priekšsēdētājs un Japānas vēstnieks šajā konkrētā gadījumā. Un mūsu darbs ir norganizēt, lai šī tikšanās notiek pēc ievērojot diplomātiskā protokola normas. Manā darbā ir 30 sekundēm arī ļoti liels svars. Un tuliņ vēl viena bildīga, un tad būs viss. Paldies! Varbūt jūs gribat individuāli. Tagad mēs varam parunāt par iespaidiem un jautājumiem, kas jums no tā. Man liekas, ka tā Eiropas lietu komisija, tā pirmā daļa bija tāda, tā kā viņa notiek, viss kā tas arī notiek. Strādājām, un mēs tajā laikā visi, kas teiksim, to varēja, spēja un bija atbildīgi par mūsu valsts starptautiskajām attiecībām uz to strādāt. Šeit patiesībā ir tās bildes, kas man no tāda milzīgā fotogrāfija klāsta liekas viss. Tādas kaut kur interesantākās no tā laika, kad es strādāju 9. Saeimā, un kur šeit mēs tiekamies ar Iržī Buzeku, tas ir, kas tas ir? To pašais politologu? Nē, tas ir Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Šis ir iepriekšējais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Poteringa kungs. Šis ir iepriekšējais Saeimas prezidijs. Šīs abas kundzes ir mūsu kaimiņu valstu parlamenta priekšsēdētājs. Šī ir Irēna Degutiene, viņa ir Lietuvas parlamenta priekšsēdētāja, un Ēna Ergma, kas ir Igaunijas parlamenta priekšsēdētāja. Tagad mums parlamenta priekšsēdētāja. Kas? Solvita Aboltiņa. Tas nozīmē, ka tie, kas rūpējās par dzimumu līdztiesību, par sieviešu tiesībām, par to, lai sievietes iet politikā, var aplaudēt, jo tāpēc, ka Baltijas valstīs šobrīd viss šai ziņā ir kārtībā, visas 3 parlamenta priekšsēdētājas ir sievietes.